Sveiki, mani sauc Pelina, un šis video tika izveidots izmantojot mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts strauji pārveido psiholoģijas jomu, piedāvājot jaunus pieejas veidus psiholoģisko traucējumu diagnosticēšanai, ārstēšanai un izpētei. Analizējot runu, sejas izteiksmes un uzvedības modeļus, mākslīgais intelekts var identificēt agrīnas garīgās veselības problēmu pazīmes un izveidot personalizētus ārstēšanas plānus, pamatojoties uz pacientu vēsturi, reakcijām uz iepriekšējām ārstēšanām un ģenētiskiem datiem. Ar mākslīgo intelektu darbināta telepsiholoģija ļauj veikt attālinātas terapijas sesijas, pielāgojot terapeitiskās pieejas reālaikā, balstoties uz nepārtrauktu datu analīzi, tādējādi uzlabojot ārstēšanas efektivitāti. Turklāt mākslīgais intelekts palīdz analizēt lielus psiholoģisko pētījumu datu apjomus, lai atklātu tendences un izstrādātu jaunus ārstēšanas veidus. Tomēr līdz ar šiem sasniegumiem rodas būtiski juridiski un ētiski izaicinājumi, īpaši attiecībā uz konfidencialitāti, datu aizsardzību, piemēram, GDPR, un atbildību par diagnostikas vai terapeitiskām kļūdām. Mākslīgā intelekta integrācijai psiholoģijā ir jāatbilst profesionālajiem ētikas standartiem, ieskaitot cilvēku uzraudzību un psihologa kompetences uzturēšanu. Skaidri juridiskie ietveri un ētikas vadlīnijas ir būtiskas atbildīgai un efektīvai mākslīgā intelekta izmantošanai psiholoģijā, nodrošinot pacienta tiesību un interešu aizsardzību. Vienlaikus maksimāli palielinot ar mākslīgo intelektu darbinātas aprūpes priekšrocības. Sazinieties ar Crowdie, lai uzzinātu, kā mākslīgais intelekts var uzlabot jūsu biznesu, kas saistīts ar klientu atbalstu.